Nu sala, nu labi sala, sasala jorina līdz dibinamā. Sasala jorina līdz dibinamā. Nu laba braukšana dzintara zeme, dzintara meitines lūkotiesā. Nu laba braukšana dzintara zeme, dzintara meitines lūkotiesā. Dzintara meitines lūkotiesā, dzintara meitines lūkotiesā. Dzintara zeme, tur labas meitas, no puķu ziedīnu tiltīnu taiso. Dzintara zeme, tur labas meitas, no puķu ziedīnu tiltīnu taiso. No puķu ziedīnu tiltīnu taiso, no puķu ziedīnu tiltīnu taiso. Dzintara zeme, tur labas meitas Dzintara zeme, tur labas meitas Brālīme, līgavujemue. Dzintara zeme, tur labas meitas Tur braucā lielkungi, tur karavīri, tur mana brālīma līgavujemu. Pārveda brālīma dzintara sievu, viss vīnus purīnis dzintaru krūkas. Dīdiedī māsīnī dzintara kreklis, vīrmāte pirkstainis dzintara zeķes. Iktrīnī māsīnī dzintara kreklis, vīrmāte pirkstainis dzintara zeķes. Labvakar, mīļie kolēģi, labvakar, mīļie draugi, sadarbības partneri, studenti, absolventi, pilnīgi visi, ja vienā vārdā Riseba ģimene. Ja šim vakaram būtu sajūta, es teiktu, ka tā ir gaismas dzirksts ar latvisku stāstu sirdī, Alen. Bet, Ines, ja šim vakaram būtu rotaļīgums, tad tas būtu tas brīdis, kad es teiktu, ka es nemaz neesmu uztraucies. Bet patiesībā man ir tik liels gods šeit būt šovakar ar jums skatuves un ceru, ka Inese nevienā brīdī mani nepametīs vienu ar mikrofonu. Bet vispār, Ineses jaunkundz, vai es varu šodien jūs uz tu? Paldies, Alen, par pajautāšanu. Droši šodien uz tu un noteikti šovakar stāvēšu stalti blakus. Bet uzreiz vēlos arī stādīt šo skaisto jauno cilvēku jums priekšā. Biznesa psiholoģijas 2. kursa students Alens Kārlis Kārkliņš. Un šovakar ar mani nebūs neviena cita kā aburošā, un man šķiet jau visiem labi zināmā bakalaura studijas programmas Eiropas biznesa studijas direktore, rektoris labā roka, kā arī senāta sekretāre Inese Kukle. Tātad šovakar patiesībā mēs svinam 3 lielus notikumus. Neļaušu jums minēt, izstāstīšu uzreiz. 33 Riseba pastāvēšanas gadi, kas arī skaitliskā nozīmē ir ļoti simbolisks cipars. Tāpat, Alen, vai tu pamanīji, ka 18. decembris tieši sakrīt ar mēnesi pēc Latvijas 107. proklamēšanas gada dienas? Tātad tādēļ atgriežoties pie saknēm. Un treškārt, protams, šobrīd mēs šeit esam, lai sagaidītu mūsu kopīgo Ziemassvētku brīnumu. Bet svarīgākais atcerieties, vakara centrā ir mūsu kopiena. Mēs svinam jūs, studentus, absolventus, pasniedzējus, partnerus, darbiniekus,
cilvēkus, bez kuriem šis pasākums, godīgi sakot, būtu scenārijs uz šī te papīra. Tāpēc kopā izveidosim notikumu un svinēsim svētkus. Urā! Tad nu tā, skatos aiz sevis no Baltijas jūras. Mēs ļoti raiti virzamies ārpus Latvijas robežām. Tieši Risebas stāsts sākās Lielbritānijā, tādēļ mūsu pirmā pieturas vieta ir Lielbritānija, Alen. Oh, look, Inese, there's even a proper British, telephone booth, like in a London center. Bet, tāpatās vēl esam šeit, Risebas svētkos, bet ar vienu kāju jau Lielbritānijā. Un kā jau sākas katra pienācīga britu piedzīvojums ar nelielu mistēriju, ar mazliet humora un, protams, ar vārdiem un valodu, kuru nevar sajaukt ne ar vienu citu aristokrātisku valodu. So, ladies and gentlemen, this evening we celebrate heritage, courage, and the vision that shaped Riseba for 33 remarkable years. Tonight, our journey starts at the place where it all began, to the roots that reached across the sea, to the very first partners who believed in the idea before it even became a reality. It is my honor to introduce the person who was among the very first to bringing this idea to life, who stood at its earliest foundations and carried its vision forward. Our leader, our rector, PhD Professor Irina Senikova. With big applauses, we would like to welcome our head of the university. Dear ladies and gentlemen, tonight feels very special. Not only because we celebrate excellence through Golden Awards, it feels very special because we get back to our roots. And as it was said, our roots go as far as to Great Britain and to Manchester. Not everybody knows that I will start differently. Today, Riseba is the University of Business, Arts and Technology. But this did not happen in a day. It was a long journey. It was a journey of brave decisions, of trusted partnerships. And not many people now know that one of our first international partner and the founders were ManCat. And ManCat stands for Manchester College of Arts and Technology. Manchester helped us shape our identity, our logo, our corporate colors still have this story, as it was designed by Manchester designers. These are our roots. At the beginning of the 90s, when Latvian education was looking for structure, for direction, we looked at British system. From them, we learned a lot. We sent our professors, our staff to Manchester. We sent our students to Manchester to learn management, not only to learn, but also to experience leadership, to explore Yorkshire and Lancashire, to live leadership. And we learned also how to develop people, how to be international. Riseba is an international university. Bet Riseba ir Latvijas augstskolā. Latviešu valoda ir mūsu pamats, ir mūsu identitāte, bet mūsu saknes sniedzas pāri jūrai līdz Lielbritānijai.
Un šodien mēs svinam gada nobeigumu, un mēs atskatāmies atpakaļ. Mēs skatāmies atpakaļ uz saviem sakniem, bet mēs skatāmies atpakaļ nevis ar nostalģiju, mēs skatāmies ar pateicību. Mēs pateicamies mūsu sadarbības partneriem, mēs pateicamies arī angļu valodai, kuram nav tikai mūsu darba valoda, ir tā valoda, kur mūsu studenti, ar ko mēs komunicējam ar mūsu sadarbības partneriem, starptautiskiem studentiem, un kas saviena mūs ar pasaulē. Es gribu jums šodien visiem novēlēt. Vēl pateikšu, ka bija pieminēts, ka 33 gadi ir īpašais cipars. Tas nozīmē briedumu, tas nozīmē atbildību, un tas nozīmē ticību nākotnē. Un es gribu visiem jums, visiem mums šodien novēlēt, nezaudēt zinatkāri, nezaudēt drosmi un vienmēr atcerēties, ka Rīseba ir ģimene. Ģimene, kur satiekas pagatnē, tagadnē un nākotnē. Baudiet vakaru un priecīgus jums visiem Ziemassvētkus un laimīgo jauno gadu. Rektors kundze, paldies par šo majestātisko ceļojumu laikā, bet man liekas, ir pienācis brīdis, kā vienmēr iesākam visus svētkus, vai ne? Tieši tā, rektors kundze, mēs jūs aicināsim tur pie tās skaistās šampanieša egles uzsaukt pirmo tostu, jo kā gan svētki bez šampanieša. Tad dosimies. Nu ko, tad degsim iekšā šo Ziemassvētku eglīti. Rektors kundze. Jā. Pirmais tosts jūsu. Tad mans tosts par mūsu saknēm, kas mums notur, par mūsu spārniem, kas palīdz mums lidot tālāk, un par Rīsebu, par mūsu ģimene un par visu Rīseba saime. Priecīgus svētkus, laimīgu jauno gadu! Paldies, liels! Tad, Alen, lūkšu pavadīt rektors kundze līdz sēdvietai. Un mūsu kolēģi jums arī iznēsās pa telpu šīs te šampanieša egles glāzes. Pirms turpinām ar pirmo nomināciju pasniegšanu, Alen, domāju, ka mums vajadzētu nedaudz iepazīstināt publiku ar to, kā tad šodien notiks nomināciju gada balvu pasniegšana. Jā, teiksim tā, katrai nominācijai bija plašs kandidātu loks, un daudzi no viņiem īstenībā esat tieši jūs, mūsu mīļie klātesošie. Tas, ka kāds no jums neatrodas starp tiem 3 labākajiem finālistiem, nekādā ziņā nenozīmē, ka jūsu darbs nav pamanīts. Tas vienkārši nozīmē, ka šogad jūs neizceļaties tajā spēcīgajā trijotnē. Tāpēc tie 3 ir tie, kuri dabūja visvairāk balsojumus 2. kārtā. Tieši tā. Un tātad šovakar mēs akcentēsim pašus 3 spēcīgākos finālistus, un tad uz skatuves mēs noskaidrosim arī pašu uzvarētāju, kuru pat mēs šobrīd nezinām, jo tas ir pārsteigums visiem. Un kā mēs to uzzināsim? Mēs redzēsim īsu video sveicienu no kāda cilvēka, kas ir tuvs šim cilvēkam, un tā uzzināsim galveno uzvarētāju. Un kā arī gribētos pieminēt, katram uzvarētājam būs iespēja pateikt mazu runu, bet lūgums neilgāk par minūti. Un tā kā tiešām gads ir skrējis raiti un darbs ir ieguldīts liels, lūkšu katru uzvarētāju sveikt ar īpašiem un siltiem aplausiem.
Nu ko, tad sāksim mūsu šī gada 2025. gada apbalvošanas ceremoniju. Sākam! Aiziet! Aiziet! Tātad pasniedzējs tā nav tikai profesija, tā ir ietekme. Un šī nominācija ir par cilvēkiem, kuri tiešām iedvesmo domāt un iedvesmo darīt un iet plašāk pasaulē. Tāpēc nominācija Gada pasniedzējs finālisti 2025 ir Solveiga Blumberga, Jeļena Mičule un Irina Sidročuka. Un esam gatavi? Skatāmies, kurš tad uzvarēja. Šī persona izraisa man sajūtu, it kā viņa ir daļa no manas ģimenes, un lekcijās es jūtos nevis tā, it kā es esmu universitātē, bet it kā es esmu pie ģimenes galda kopā ar vistuvākiem cilvēkiem. Un tātad šī gada uzvarētāja ir Solveiga Blumberga. Aicināsim jūs uz skatuves! Aplausi! Aplausi! Mūsu mīļā Solveiga! Sirsnīgs paldies. Pilnīgi pārsteigta, dzēru šampānieti un ieraudzīju savu vārdu uzvārdu. Milzīgs paldies. Jūsu novērtējums tiešām dod man tādu novērtējumu manam darbam, ka darbs ir ļoti jēgpilns. Sirsnīgs paldies un priecīgs Ziemassvētkus. Sirsnīgs paldies Solveigai. Saņem arī goda apbalvojumu, atgriežoties pie saknēm pirmo gada nomināciju. Ines, īstenībā man šķiet ar katru reizi, kad mēs dzirdam šos stāstus, kad tiešām skolotāji palīdz studentiem vienkārši. Es saprotu, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kas mūs iedvesmo ikdienu. Tieši tā, Alen. Un man ir tas gods, tā kā tev bija gods pieteikt pasniedzēju, man ir gods pieteikt gada studentu. Un tātad šogad mūsu spēcīgākā trijotne gada students vidū. Darina Blank, Beatrice Besere, Violeta Kokoreviča. Laižam Šis video. cilvēks ir mūsu lepnums un noteikti ir pelnījis gada studentu nomināciju. Un mēs varam pateikties par aktīvu piedalīšanos Risebas dzīvē un pasākumos, kā arī Risebas tēla popularizēšanu. Un kā mēs visi zinām, šim cilvēkam ir ļoti skaistā balss. Domāju, ka daudz jautājumu nav. Kas ir šī gada uzvarētājs, gada students 2025? Mūsu pašu Darina Blank. Ar aplausiem. Labdien! Mīļš, paldies par visu. Well, I have no words actually, honestly speaking. And I'm so grateful that even being an international student, I can feel myself at home at our university thanks to your support and your kind hearts, and that I can devote myself into the creativity, staying along with such a talented and wonderful people. Thank you. Thank you so much, Darina. You are gorgeous. Please go to receive your award. Nu jā, studenti man šķiet, viņi vienmēr atgādina, kādēļ man liekas, skolotājiem patīk īstenībā tas darbs arī. Bet īstenībā, manuprāt, viena no svarīgākajām lietām kā studentam ir just, cik ir liels administrācijas atbalsts, vai ne? Teikšu godīgi, studenti tiešām katru dienu un tieši šajos mirkļos atgādina, kādēļ es tik ļoti mīlu savu darbu. Alen, vai mēs esam izpalīdzīgi?
Noteikti 100%, 120 un 1000. Tu uz pareizo atbildi gāji. Tieši tā. Bet turpināsim ar to, ka mums arī palīdz dažkārt citi studenti no citām pašpārvaldēm. Tāpēc nākamā nominācija mums ir Gada studentu pašpārvaldes sadarbība. Un šajā mums pat nebija 3 finālistu, jo mums ir tikai viens zināma atbilde. Tāpēc skatāmies video, lai jūs zinātu, kura pašpārvalde tā ir. Pirmo reizi, kad satikāmies sporta spēlēs un kopā sākām organizēt, mums ļoti sakrita domāšana valdēm un uzreiz sapratu, ka būs daudz labas sadarbības ar tālāk. Un tā arī notika arī citos pasākumos, kur viens otru atbalstījām. Tātad nominācijā Gada studentu pašpārvaldes sadarbība uzvar neviena cita kā Latvijas Universitātes Banku augstskolas studentu pašpārvalde. Ar aplausiem un skaistu mūziku lūdzu fonā. Sagaidām pašpārvaldi. Vai kāds ir ieradies, pārstāvis? Kur nāk, skrien. Jā, labvakar. Ļoti negaidīti un tik ātri. Bet jāteic tiešām, ka ļoti būtiski ir šīs partnerības un tas, kā mēs spējam viens otru atbalstīt caur gadiem, un kas ir interesanti, ka Banku augstskola arī šogad ir 33 gadi. Tā kā liels prieks, un jā, pašvaldības pārstāvjiem noteikti būs liels prieks. Paldies! Paldies, paldies, paldies! Paldies jums! Paldies liels pirmajām 3 nominācijām un Lielbritānijas segmentam. Alen, šķiet mūsu ceļojums var turpināties. Un wow, te nu mēs esam romantiskajā Francijā. Parīze īstenībā, atceros, nesen pat biju un nevaru melot, kad iekšā tomēr tur dzimst tā kreativitāte un tā arhitektūra. Un daļai arī tā valoda piesaista. Jā, Alen, vai tu kaut ko pa šiem gadiem 2 esi iemācījies pateikt franču valodā? Bonjour, Inese. Bonsoir, bonsoir. Nācu francūzi. Tātad, ar ko mums tagad jāturpina? Ar kādām nominācijām? Tālāk būs nominācijas, kuras tieši atspoguļo šo te Francijas un sadarbības partners un tādas lietas. Bet, Ines, pastāsti mums tieši, kāpēc Francija ir tik nozīmīga Risebas stāstā. Kā tas izpaužās studijā? Jo es zinu, ka tev kā programmas direktorai ir daudz piemēru. Esmu dzirdējis no studentiem. Jā, Francija tiešām ir ne tikai viens no mūsu spēcīgākajiem, biežākajiem sadarbības partneriem, bet katru gadu ārkārtīgi daudz studentus uzņemam no Francijas. Francija patiesībā ir kļuvusi par mūsu otro Riseba kultūru un dominē viscaur 3 fakultātēm. Gan biznesam, gan arhitektūrai, gan mēdīju mākslai. Tādēļ Francija ir viena no mūsu galamērķiem arī šodien. Tikai varbūt nedaudz ar tādu vēl krosānu piesitiena smaržu. Cerams, ka to mēs arī vakara gaitā sajutīsim un sagaršosim. Man šķiet, ka es jau jūtu krosānus kaut kur gaisotnē. Varbūt tie ir ēdinātāji, bet tāds šķiet. Bet es atceros, ka tieši mani skolas biedri par to stāstīja visvairāk par to Franciju, ka viņi dodas tiem tā kā studiju ceļojumiem vai ko tādu un palīdzēja pastīties tā kā uz studijām pavisam caur citu tā kā sparu un citu vietu. Viņi teica, tā kā elegance, idejas, stils, iedvesma, arhitektūra, dizains, māksla. Tik daudz sarežģītas lietas, ko dažkārt pats nesapratu. Jā. Tieši Franciju mēs dēvējam par uzņēmējdarbības, ja biznesa centru, elegances, modes, dizaina. Visu, kas visaptver mūsu 3 fakultātes. Tādēļ šajā segmentā mēs esam izvēlējušies arī īpašas gada balvas. Jeb tā teikt, tā kopā būs Latvijas disciplīna un Francijas
Jodē VV. Iztulko lūdzu man to. Ja nemaldos, tas bija dzīves prieks. Tieši. Paldies, liels, Alēn. Tātad, lai mēs nedaudz iekustinātu arī Francijas segmentu un lai iekustinātu mūsu publiku, varētu aicināt uz skatuves mūsu Francijas jaunietes. Tieši tā, lai skan un dejo Francija. Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Wow! Paldies šīm dejotājiem par šo enerģiju, ko mums Francija tikko deva. Tieši tā, par šo te radošuma sprādzienu. Līdz ar to mēs turpinam ar radošām nominācijām. Un tā, kas tad mūsu nominācija ir numur 4? Gada radošā dzirksts. Lūdzu, parādām mūsu 3 finālistus. Labais. Līva Bišofa, Inese Kukle un Modris Atpils. Kā tev šķiet, Ines, iegūs šo balvu? Jebkuru balvu gribētos vienmēr iegūt. Nu, tūlīt uzzināsim. Viņa ir cilvēks orķestris. Viennozīmīgi to var teikt. Nekad nepazudīs ne optimisms, ne arī ideja pietrūksies, ne arī spēka aptrūksies vakarā vai rītā vai naktī pat. Es domāju, ka mēs varam tikai no viņas daudz ko mācīties un sajust šo enerģiju viņas projektos. Paldies mūsu kolēģim Modrim, bet es kā programmas direktore ar īpašu lepnumu pasludinu, ka šī gada radošā dzirksts ir Līva Bišofa. Aplausi!
Labvakar, dārgā tauta! Teikšu no sirds, centīšos īsi un konkrēti. Lai radoša dzirksts vispār būtu, ir jābūt stiprai komandai apakšā. Idejas var būt, trakas idejas var būt, bet ja nav komanda, atbalsts apakšā, paši ziniet, kā tas notiekās. Tāpēc īpaši paldies manai ģimenei, kas arī pāris daži ir šeit šobrīd pasākumā palīdz. Otrs lielais paldies ir vadībai. Paldies jums par iespējām un ka ļaujat šīm radošajām dzirkstīm dzirkstelēties. Un trešais paldies vislielākais ir studentu pašpārvaldes komandai. Jūs esat mans akmens, mans stūrakmens ar Kristiānu Avotiņu priekšgalā. Paldies jums! Šie visi aplausi ir nevis man, bet komandai, lai vispār katrs projekts notiktos. Paldies! Paldies, Līva! Nu tad turpināsim ar mūsu nākamo nomināciju, un tā būs par cilvēkiem, kuri mums palīdz augt gan profesionāli, gan cilvēcīgi. Nominācija ir Gada mentors, un uzzināsim, kuri tas šogad ir šie mūsu 3 finālisti. Tā ir Solveiga Blumberga, Inese Kukle un Anna Kvelde. Ines, klausies, jūs otru reizi sarakstā. Šovakar šajā kolekcijā populārajā. Nu tad uzzināsim, kurš uzvarēja Gada mentoru. Tā tad ir cilvēki, kuru klātbūtne iedvesmo vēl pirms viņi ir sākuši runāt. Un ir cilvēki, kas redz potenciālu tur, kur cits redz tikai ceļa sākumu. Manuprāt, šī gada uzvarētājs mentors, viņš vada nevis ar autoritāti, bet ar piemēru. Tātad šī gada, 2025. gada mentora ir neviena cita kā Inese Kukle. Es nebūšu ilga vai gara. Nenormāli no visas sirds pasakos gan Madarai, gan Irinai, vadībai, pilnīgi visiem. Bet pats galvenais šī nominācija Gada mentors nav smaids, teiksim, vai kaut kas ļoti pozitīvs. Tas ir kaut kas, kas rāda ceļu, un tas ir tas, kas manī vēl aizvien tur šo te motivāciju, ka iespējams es studentiem kaut kādā mērā rādu šo te ceļu. Paldies liels! Paldies tev, Ines! Aplausi! Un tad, šī nominācija bija vairāk tieši par uzticību un ilgtermiņa sadarbību ar kopīgiem mērķiem, bet turpināsim par partneriem, ar kuriem mēs kopā ar Sebu varam augt un attīstīties. Ines, kāda ir mūsu nākamā balva? Sadarbības partneru trio Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Red Bull un Erasmus Student Network. Skatāmies video. Tātad, kurš varētu jau nokliekties telpā un pateikt, kurš ir šī gada sadarbības partneris Sebai? Tas ir Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. Ar aplausiem sagaidām. Labvakar! Man ir patiesa gods asociācijas vārdā saņemt šo sadarbības partnera balvu. Jāsaka tā, ka ir dzirdēts versija par to, ka patiesībā akadēmiskā un profesionālā vide tās ir 2 dažādas pasaules. Un šai gadījumā sadarbība ar
Risebu ir pierādījums tam, ka šīs divas dažādās galaktikas spēj ne tikai sadraudzēties, sadarboties, bet arī radīt rezultātu, kas ir ļoti labs un lietojams arī ikdienas dzīvē, reālajā dzīvē. Liels paldies Risebas komandai par šo pirmkārt iedvesmu, otrkārt pārliecību, ka patiesībā jau sadarbība ir lielisks instruments kopējai attīstībai. Tā kā paldies! Ceru uz nākamajiem projektiem jau nākamgad, tikpat jēgpilniem un tikpat lieliskiem, kā mums bijis līdz šim. Liels paldies jums! Paldies jums liels! Super! Par ilgstošu sadarbību arī turpmāk. Paldies vēlreiz! Aplausī! Pavadīsim! Yes! Nu, Ines, kur mēs dodamies tālāk? Nu ko, Alen, ir pienācis laiks doties jau uz nākamo galamērķi, uz pat pilnīgi citu kontinentu. Un tā ir Indija. Un tieši Indija ir ierakstīta mūsu šī vakara galamērķu sarakstā ar ļoti konkrētu mērķi. Riseba jau daudzus gadus ir mājvieta lielam skaitam starptautisko studentu, un tieši Indija ir viena no visplašāk pārstāvētajām valstīm. Tā ir kultūra, kas bagātina mūsu ikdienu, mūsu sarunas, mūsu diskusijas un arī, protams, lekcijas. Vai kaut ko atminies, Alen? Godīgi sakot, tā nav tikai teorija manā ziņā, bet tas ir vairāk kā īstenībā realitāte. Jo es skaidri atceros vienu grupu darbu, kur mēs bijām kopā saliktas 4 dažādas valstis, un es ļoti skaidri atceros. Katram sava ideja, katrs kaut ko nevar izdarīt, netiekam pie viena slēdziena. Bet tieši Indijas students bija tas, kurš atnāca un pateica: Friends, first breathe, then we think. Visi apklusa, pasmējās, un īstenībā šķita, ka darbi ritēja daudz raitāk pēc tā visa. Paldies, liels Alen, par šo te piedzīvoto stāstu. Un tieši tāpēc atkal vēlreiz vēlos izcelt, cik šī kultūra arī mūsu augstskolā ir cieši saistīta ar mums visiem šeit. Un tad tagad mirklis, kas parāda Indijas sirdi kustībā, brīdis, kas parāda krāsas ritmus un emocionālo dziļumu, ko neviens nevar sajaukt ar neko citu. Lai uz skatuves ienāk Indijas gars. Sagaidām ar aplausiem!
DJ Blaze. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి దాని చెవిలో దూకాలేమో దగా మెరిసిపాయ నాకు పెట్టిన కోకలేమో పీలికలై సిరిగిపాయ ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఆ కుర్చీని మార్చబెట్టి Ar aplausiem pēc šāda enerģijas sprādziena Indijas izpildījumā. Un arī vēršu uzmanību uz to, ka šīs divas jaunās dāmas ir arī mūsu augstskolas Rīseba studentes, maģistrantes. Īpaši aplausi. Paldies jums! Thank you, guys! Un turpināsim ar nākamajām 3 nominācijām, kuras tieši mums ir šajā Indijas segmentā. Jo ko viņas rādīs? Tā būs krāsa, gudrības un kopdarba simbolā. Tāpēc 7. nominācija pēc kārtas ir par cilvēkiem, kuri vienmēr ir blakus, kad tas visvairāk ir vajadzīgs. Nominācija Gada atbalsta spēks ir Monta Sapta, Ieva Kalniņa un Jekaterina Ignatoviča. Un uzzināsim, kurš tad ir ieguvis šo balvu. Šis cilvēks Rīsebā strādā jau no Rīsebas pirmsākumiem. Un tas nozīmē, ka zina visu par to, kā Rīseba strādā kā mehānisms. Ja studentiem, kolēģiem, jaunajiem kolēģiem, pieredzējušākiem kolēģiem rodas kāds jautājums par jebkuru ar studijām saistītu procesu, šis cilvēks nekad neatteiks, paskaidros, palīdzēs, sameklēs informāciju un noteikti atbalstīs. Tātad nominācija Gada atbalsta spēks 2025 uzvarētāji ir Monta Sapata. Ar aplausiem un skaļām ovācijām tiešām pelnīti. Es esmu ļoti pārsteigta. Es tiešām negaidīju. Es neesmu gatavojusi nekādu runu un esmu ļoti apmulsus. Bet paldies par tiem, kas par labajiem vārdiem, par novērtējumu. Paldies vienmēr dzen tālāk. Tā ka paldies jums. Paldies par to, ka pateicāt paldies man. Paldies! Paldies!
Nākamā nominācija ar nosaukumu Gada inovators jeb izglītības līderis. Teikšu godīgi, es tā kā te nedaudz pastūmu Alēnu malā un teicu, es šo gribu pieteikt. Tad nu tā, parādam nominantus. Mūsu šī gada nominācijas Gada inovators jeb izglītības līderis 3 finālistu starpā ir Valters Kaže, Valērijs Dombrovskis un Aigars Ceplītis. Tad nu skatāmies. Otru tādu fenomenu, tik viszinošu, tik vispusīgu, tik gudru cilvēku, man liekas, es dzīvē neesmu saticis. Vai tā ir programmēšana, lūdzu, viņš prot, vai tas ir mārketings, vai tās ir finanšu pārvaldība, vai tā ir zinātne. Tas viss cilvēkam padodās, viņš iet viegli pa dzīvi un tā kā smērēts, kā lai saka, viss izdodās un viss sanāk. Un tā, ar milzīgiem aplausiem mūsu lieliskais, vienīgais pašu prorektors Valters Kaže uz skatuves. Apsveicam! Paldies, kolēģi! Ja Monte tikko teica, ka viņa ir pārsteigta, man ir grūti aizvērt. Šobrīd, liekas, ir tas mirklis, ka es patiešām jūtos kaut kā pārsteigts, jo es taču nepārstāvu studiju virzienu. Es pārstāvu zinātni un attīstību. Skaidrs, tātad jārada kāds jauns attīstības projekts, un man tikko viens dzima galvā. Man ir tā doma, vajadzētu šo balvu klonēt vismaz 200 eksemplāros. Lai katram no jums būtu šāda balva, un lai katrs no jums varētu saukt sevi par inovātoru izglītībā. Paldies jums, kolēģi! Paldies jums! Paldies, Valter, milzīgs. Ar aplausiem vēlreiz. Nu ko? Dosimies tad tālāk uz nākamo nomināciju. Un šī nominācija ir par cilvēku, uz kuru vienmēr var paļauties. Tā ir gada komandas spēlētājs. Un mūsu 3 finālisti ir Modris Atpils, Anna Kvelde un Irina Seņikova. Skatāmies video. Šis kolēģis ir definīcija komandas spēlētājam. Vienmēr ir zvana attālumā, jebkurā situācijā, ar humoru, optimismu un skaidriem rīcības plāniem. Kā šis kolēģis pieteica Līvu, tā Līva pieteica viņu. Tas ir neviens cits kā Modris Atpils. Šeit atslēgas vārds ir komanda, un man ir liels gods, liels prieks un liela pateicība katram, kas ir bijis mans komandas sastāvdaļas elements un cilvēks, arī jūs tai skaitā, jo mēs esam apbraukājuši Latviju, mēs esam pabijuši ģimnāzijās, skolās, pasākumos, un es domāju, ka vēl daudzi citi pasākumi mums vēl ir priekšā. Paldies jums par to, paldies par jūsu komandas atbalstu. Un es ceru arī uz to atbalstu nākotnē. Paldies! Paldies, Modri! Lieliski! Lūdzu, saņem arī savu gada balvu! Un bildi arī var uztaisīt, uzpozēt. Nu ko? Tad turpināsim mūsu ceļojumu pa pasauli. Nu kas tad būs tā mūsu nākamā pietura? Skatāmies? Skatāmies! Oh, wow. So, ladies and gentlemen, welcome to the United States of America, the land of the free and the home of the brave. Pirms turpinām ar nominācijām, droši vien pastāstīsim, kādēļ atkal tieši Amerika izvēlēta par vēl vienu mūsu nākamo galamērķi.
Nu, Amerika arī seba sastāvā, tas nav tikai simbols. Tā ir īstenībā daļa no mūsu identitātes. Mums ir goda viesi studenti no ASV, kas studē šeit arī seba. Mums ir goda viesi pasniedzēji, kas atbrauc no ASV un dalās ar savām zināšanām ar mums. Un vēl neatklāšu vārdu, bet mūsu starpā šovakar ir arī ļoti īpašs cilvēks, kādēļ Amerika ir izvēlēta par centrālo galamērķi. ASV mūsu ceļojumā simbolizē lielo sapni, drosmi, brīvību, spēju iedvesmot. Tā ir valsts, kas ietekmējusi pasaules biznesu, mākslu, tehnoloģijas un, jā, arī mūsu riseba. Un šovakar ASV segments, protams, neiztiks bez lielas skatuves enerģijas, kas piepildīs šo telpu. Tad, atkal vēlreiz uz skatuves sagaidām mūsu pašu studenti, brīnišķīgu meiteni, X-faktora tiešraižu finālisti, burvīgas balss autori Darinu Blanku kopā ar neaizmirstamo un vislabāko saksofonistu. Ieskandinam ASV. Let's feel the American energy. Let's go! Woo! Mazliet paturpināsim, skatāmies, ka gaidām uz mūsu Darinu. Vai Darina ir telpā? Vai mēs esam gatavi? Kamēr mēs gaidām, Ines, pastāsti, kas ir tavs jautrākais piedzīvojums ar studentu savos risabas gados? Kas tāds vissmieklīgākais atgadījums tev? Nē, ja tā pilnīgi godīgi un tā uz fikso, jāizdomā, atceries, mums bija tā šampaniešu egle tur uztaisīta. Ja es atminos, tas nebija pagājušajos Ziemassvētkos, bet tas sanāk tad pusotrs gads atpakaļ Latvian Evening. Tāds mums arī notiek šeit Risebā. Latvian Evening pasākuma laikā pārstāv pārsvarā Erasmus plus iebraucošie studenti, dubultgrādu studenti, tajā skaitā mūsu Francijas pārstāvji. Un tad mēs strādām visādi kā mākam, ko tad mēs latvieši saprotam ar mūsu kultūru. Un, protams, tur uz tā galda aizmugurē stāv arī mūsu latviešu alutiņš visādās brūvētās versijās. Un viens no Erasmus studentiem pienāk man klāt, teju tā kā slēpjot to alus pudeli un saka, Ines, vai ir kāds izņēmums, kad ar administrāciju var iedzert? Un tad sanāk tā, ka šis tad mums šovakar ir tas brīdis, kad mēs visi kopā, kā kupla ģimene, varam skandināt kopā šampanieša glāzes. Tas bija tāds ātrā versija, ko atceramies, bet es jau skatos, mūsu viesi ir klāt. Tieši tā, tāpēc kopā saskandinam glāzes un sagaidām Darina Blanku. Priekā! Aiziet! Good time, I'm on the road. Don't stop me now. I wanna have a good time. Let's let me go. Don't stop me now. Your time. Don't stop me now. I'm having a good time.
me to be loved like another bomb. About to roll, explode. I'm burning through the skies, yeah. 200 degrees, they wanna come and miss me Fahrenheit. I'm burning on the scale of light. I wanna make a supersonic man of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, I don't hear you. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Don't stop me, don't stop me. Woo! I'm burning through the skies, yeah. 200 degrees, the one they call me Mr. Fahrenheit. I'm burning on the speed of light. I wanna make a supersonic man of you. Don't stop me now, I'm having such a good time. I'm out on a road. Don't stop me now, I wanna have a good time. Here they come. Don't stop me now. Having a good time. Having a good time. I don't wanna stop at all. Paldies. Wow, wow, wow! Šis bija skaisti. Vai piekritīsiet? Vēlreiz aplausus! Bet nu ko? Turpināsim ar mūsu nākamo nomināciju, kas ir Gada smaids. Nu, kurš tad no mums šeit smaida visplatāk? Nu, šī nominācija ir vairāk par to, ka šī cilvēka klātbūtne vienkārši fiziski nevar justies labi vai arī paši nesākt smaidīt, jo viņiem rada šo enerģiju apkārt. Tāpēc skatāmies, kuri ir mūsu šī gada 3 finālisti. Un tie ir Modris Atpils, Inese Kukle un Alisa Ivacova. Un skatāmies video, kurš to ir uzvarējis. Šis cilvēks, ar ko es personīgi strādāju ikdienā, ir ļoti foršs kolēģis, ir atsaucīgs, vienmēr profesionāls un nosverts, kas dažreiz ir ļoti svarīgi mūsu darbā. Bet pats foršākais, ka viņam ir ļoti forša humora izjūta, un katru dienu ienākot viņa kabinetā, tevi satiek ar smaidu. Tāpēc otro reizi skatuves šodien aicināšu nevienu citu kā Modri Atpils. Ar aplausiem jau otro reizi. Nu nāc šurp. Šodienas čempions. Nu, parādīs mums to smaidu arī pēc tam. Patiesību sakot, es arī laikam esmu pārsteigts, jo, jā, es laikam nezinu nevienu citu kā Idesi, kas smaida vienmēr un visur. Bet liels paldies par šo te atzinību. Tas tiešām ir pārsteigums. Es varu tikai teikt to, ka mēs kā Ziemeļnieku valsts pārstāvi varam priecāties par katru saules staru un par katru smaidu. Tāpēc es domāju, ka dāvidiet viens otram smaidus gan rītā, gan vakarā. Un ticiet man, būs foršāk. Paldies jums! Paldies, Modri! Būs jāatbrīvo skapis pilnīgi. Un tā, mēs ejam pie nominācijas numur 11. Un atkal liels gods pieteikties šo nomināciju kā no administrācijas puses, jo nākamā nominācija mums ir par zināšanām, pētījumiem un akadēmisko izcilību tieši studentu izpildījumā. Un tādēļ nākamā nominācija saucās Gada studentu zinātniskais darbs. Tad nu rādam mūsu 3 finālistus.
Šim cilvēkam ir ārkārtīgi ass prāts, šeit ļoti augsti standarti, laba humora izjūta, bet ļoti svārstīgs garastāvoklis. Tu nekad nezini, kas tur šodien var būt pretī. Un šai nominācijai arī nebija pat 3 finālistu. Mazliet Ines sajaucās, bet tas kārtībā bija viens konkrēts uzvarētājs. Un kurš ir Ines? Beatrice Besere. Ar aplausiem sagaidām mūsu studenti un arī mūsu mīļo kolēģi. Nu, ko es varu teikt? Laikam liels paldies, ka pamanat, ka novērtējat. Un liels gods šeit atrasties, es pilnīgi negaidīti. Un es pieļauju, ka šis ir par to manu 2. kursa darbu, ko es rakstīju. Tāpēc lielu paldies pateikšu tieši Mārtiņam Veidam, kas šo kursa darbu vadīja. Un ja nu kādam ir kādas, jā, aplausi lūdzu Mārtiņam. Un pēdējais, ko es teikšu, ja kādam ir kādas foršas tēmas vai kādas idejas, par ko rakstīt bakalaura darbu, es ļoti labprāt uzklausīšu, jo man šobrīd nav ne mazākās nojausmas. Bet, jā, paldies liels par šo. Super! Paldies, Beatrice! Tā turpināt! Visi klātesošie studenti tagad var paskatīties kā uz piemēru. Un tagad mēs esam nonākuši pie Amerikas noslēdzošās nominācijas. Alen, es pat nezinu, kā šo pareizi pieteikt. Nu, man šķiet, tas tieši ir par cilvēku, kura darbs un vārds jau īstenībā ir daļa no Risebas vēstures. Arhitekts, pedagogs, pētnieks. Daļu dzīves pavadījis tieši Amerikā, bet atgriezies Latvijā, lai veidotu mūsu valsti un attīstītu arhitektūras vidi. Viņš ir strādājis pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Ēģiptes Lielā muzeja, strādā ar studentiem un vada fakultāti, un jau gandrīz 30 gadus palīdz jauniem arhitektiem atrast savu balsi. Šis cilvēks šoruden iecelts par atzinības krusta virsnieku, viena no Latvijas augstākajiem valsts apbalvojumiem. Šis ir cilvēks, kurš iemieso Amerikas drosmi un Latvijas sirdi. Un tāpēc Amerikas segments mums ir patiesi īpašs, un nominācijas nosaukums ir Gada leģenda. Alen, cenšamies kopā šo skaisto mirkli iznest. Skaramies video? Mums ir arī video. Man šķiet, ka jā. Tad runa ir par arhitektūras nozares profesionāli, ārkārtīgi kluss, jautrs, nosvērts cilvēks. Burtiski es no malas nekad nepateiktu, ar ko šis cilvēks savā dzīvē nodarbojies un kādus sasniegumus viņš ir paveicis. Tā izskaitā arī priekš Latvijas. Ar katru, nezinu, pat es teiktu, gadu, ko pavadu Risebā, es uzzinu aizvien vairāk un vairāk. Un notikumus un sasniegumus, ko šis cilvēks ir paveicis, un nepārstāju brīnīties par to. Tāda nu tā. Kurš tad ir uzvarētājs? Rudolfs Dainis Šmits! Gada leģenda! Skaļāk pat varam uzgriezt šeit mūziku. Paldies liels jums visiem. Es biju ļoti pārsteigts, priecīgs, ka tiešām kāds manu nominēja, jo mēs pie prezidents pienāca klāt pie mūsu galda un mēs prasījām, kā tas notiek. Un tas ir neatklāts. Es nezinu, kas to izvirzīja. Vai tā bija arhitekta savienība, vai kolēģi, vai pat augstskola. Bet esmu super pateicīgs par šo novērtējumu un par šo atzinību. Paldies!
Paldies jums, Daini, par vārda nešanu ne tikai Risevā, bet Latvijā un pasaulē. Nu, vēlreiz visi kopā aplausus. Tieši tā. Nu ko? Nu tad tagad turpināsim Amerikas sajūtās un noslēgsim šo segmentu. Tāpēc uz skatuves atkal aicinu Darina Blank izpildīt Franka Sinatras dziesmu New York, New York saksofona pavadījumā. Lūdzu! Lai skan! Stars bright in the news. Dum da 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 dum dum da da dum da da dum dum. I'm living today. I wanna be part of it. New York, New York. This vagabonds are longing to strike right through it, every heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep and make one of the kids. Top of the heaven. This little town blue, a mountain away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I can make it. It's time for you, New York, New York. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep. Fine, I'm number one, top of the list, queen of the hill, number one. This little town blues, I'm melting their way. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I can make it a new world. It's up to you, New York, New York. Thank you. Ar New York, New York mēs arī noslēdzam mūsu Lielbritānijas segmentu. Amerikas segmentu. Alen, mēs esam ceļojuši tālu šodien. No Lielbritānijas uz Franciju, no Francijas uz Indiju un tepat arī uz ASV. Bet nu ir laiks atgriezties mājās. Nu, Latvija, tā ir mūsu mazā, bet, kā mēs visi zinām, neticami skaistā vieta. Un tieši burtiski
Tā ir vieta, kur atrodas Riseba. Vieta, kur aug jauni talanti, jauni nākotnes zvaigznes, tā teikt. Jeb kā Sprīdītis saka, nekur nav tik labi kā mājās. Tieši tā, Len. Latvija mums ir vairāk nekā kartes punkts. Tā ir valoda, ko runājam, tā ir kopiena, kas mūsos dzīvo, tā ir drosme būt mazai valstī ar milzīgu raksturu. Un tā ir augstskola, kas jau 33 gadus ir audzinājusi sapņotājus, domātājus, uzņēmējus, arhitektus, dizainerus, psihologus, māksliniekus un daudz ko citu. Un pie tam viņi ir izvietojušies jau pa visu pasauli. Un daudzi no viņiem šovakar esat jūs. Un tā, mēs esam nonākuši pie pēdējām 4 Latvijas segmenta nominācijām. Tātad 13. šī gada nominācija, jeb Gada talants 2025 finālisti ir Valērijs Dombrovskis, Efe Dujan un Aigars Ceplītis. Skatāmies, kurš ir ieguvis šo balvu. Raksturojot viņu, parasti viņš staigā melnā tērpā, kaut arī ļoti mīl akcentus. Viņam ir viegla vārda, ļoti nopietns skatiens un pats sevi raksturotu kā introvertisku un neordināru. Viņš vienmēr mums sniedz atbalstu. Viņš ir blakus tad, kad viņš ir nepieciešams. Un, ja tu viņam uzdot jautājumu, ļoti konstruktīvi, akadēmiski, profesionāli, viņš arī tevi atbalstīs. Es ceru, ka jums arī tagad sirsniņā iezīmējās kāds vārds, lai jauks pasākums. Tātad Gada talants 2025 nav neviens cits kā manas programmas direktors Valērijs Dombrovskis! Arī šodien tērpies melnā. Melnā, konstruktīvi, paldies, liels paldies. Runas nav, bet Beatrice pieminēja Mārtiņa Veitu, kā darba vadītāja. Man ir dzīves vadītājs, tur mana sieva sēž, un viņa tāds, kāds es esmu, paldies tikai viņai, un noteikti, kamēr viņa mani atbalstīs, es jūs atbalstīšu. Ja viņa parastās, tad viss. Paldies! Paldies tev, Valērij! Paldies mūsu gada talantam. Kamēr talants ieņem vietu, mēs pārējām pie nākamās nominācijas, kas patiešām ir ļoti unikāla šajā vakarā, jo šī nominācija nebija iekļauta mūsu, sarakstā jeb listē, bet to izvirzījāt jūs paši. Šī ir nominācija par cilvēkiem, kuru darbs sākas vēl pirms iedegas gaismas un arī turpinās tad, kad mēs jau dzirdam aplausus. Šī nominācija ir par profesionāļiem, kuri notur kvalitāti katrā detaļā. Par komandu, bez kuras Riseba pasākumi vienkārši nenotiktu. Jeb tie, kuri šo te visu tur kopā. Tā teikt par tehnisko mugurkaulu, vai ne? Tieši tā, Alen. Tāpēc gada labākā tehniskā komanda 2025. Skatāmies video un mēģinam uzminēt, kas tad tie ir. Sveiki visiem! Vēlos pastāstīt par mūsu H2O6 tehnisko komandu. Tā ir maza. Šis bija iestudēts laikam. Tas viss tā ir plānots. Bet kā jau dzirdējām, tātad gada tehniskais atbalsts ir H2O6. Radoša un super jaudīga komanda, kas nebaidās no izaicinājumiem un ir gatava realizēt vistrakākās klienta idejas. Tieši tā, paldies! H2O6 tehniskā komanda, apsveicam! Nākam uz skatuves! Visa komanda. Nu, kurš tad nāks? Visi introverti sēž pie pults, neviens nenāk pēc balvas.
skrien, nāk, ideāli. Sagaidām ar aplausiem! Paldies! Negaidīti. Dažiem bija varbūt. Tā pauze bija iestudēta. Jā, tas bija speciāli. Paldies jums tiešām no visas sirds un vēlreiz uzgavilēsim, jo viss, ko jūs šeit šodien baudat un redzat un dzirdat, ir pateicoties šai komandai. Uzgavilēsim. Paldies! Paldies! Nu tad, kamēr mūsu tehniskā komanda dodas atpakaļ vietās, ieskandināsim mūsu nākamo nomināciju. Tā būs tieši cilvēkiem, kuri nes Risebas vārdu ārpus mūsu sienām, un šī nominācija būs tieši par cilvēku, kura balss aizskan vis tālāk. Par vēstnesi, kurš ar savu darbu veido Riseba tēlu pasaulē. Šī nominācija par to, kurš Riseba padara par redzamu, dzirdamu un pamanāmu it visur. Tad nu tā, skatāmies nominācijas Gada vēstnesis 3 finālistus. Un šogad tā ir Irena Seņikova, Sindija Bokāne un Modris Atpils. Skatāmies, vai Modris jau ieguva 3. balvu. Mīļie kolēģi, šodien es jums pastāstīšu par kādu cilvēku Risebā. Par cilvēku, kas man visvairāk asociējas lūk ar šo te Riseba pūcīti. Kāpēc? Pūce zina visu. Daudzās kultūrās tā ir vieduma un zināšanu simbols. Tas ir arī Risebas simbols. Un pūce zina visu par Risebu. No pirmās dienas līdz šai dienai. Un droši vien arī visu, kas gaida mūsu nākotnē. Jo pūce ne tikai lido dienā, bet lido arī naktī. Tā spēja redzēt cauri tumsai, un šī pūce spēja strādāt cauri dienu un cauri nakti. Tā spēja būt neatlaidīga. Tā spēja sasniegt savu mērķi. Un šī pūce ar savu krāšanu, ar savu runu, ar savu dziesmu, ko mēs dažkārt tikai sadzirdam kaut kur tālumā, spēja mūs iedvesmot, aizraut un uzrunāt. Lūk, tāds ir šis mūsu kolēģis, šī mūsu pūce, ar ko mēs lepojamies un ko mēs no sirds mīlam. Wow. Tātad, ja jau neuzminējāt, tā ir neviena cita kā mūsu pašu rektore Irina Seņikova. Jau otro reizi sagaidām uz skatuves ar aplausiem. Šoreiz jau kā nominācijas ieguvēju. Es atkārtošos, pilnīgi negaidīts. Es domāju, visu es esmu pateikusi. Valter, paldies tev. Es nezinu, ko teikt. Paldies jums. Darīšu arī visu, lai nestu Risebas vārdu arī tālāk pasaulē. Paldies jums. Nu ko, tad turpināsim ar, man šķiet, mūsu tagad vakara pēdējo nomināciju, vai ne? Tieši tā. Un arī tā šajā sarakstā vai kārtībā nav nejaušība. Jo tieši absolvents ir Riseba, teiksim tā, gala produkts, jeb jauna sākuma gala produkts. Un tādēļ arī nomināciju sarakstu mēs šodien vēlētos noslēgt tieši ar šo nomināciju. Nominācijas nosaukums ir Gada absolvents. Tas ir praktiski simbols ceļojumam, kas ir noslēdzies, lai sāktos nākamais šis te dzīves posms. Tātad, kādi mums ir šogad nominanti, Ines? Mūsu šī gada absolventa 3 nominanti. Ajanu Sanāk, Marta Vintere un Polina Redina.
Un kā jums šķiet? Skatāmies video, kurš uzvarēja. Šī komanda ir studentu pašpārvaldes pamatlicēja. Viņi mums deva vietu, telpu un iespēju augt, veidot pasākumus tādu kā šo. Un mēs viņiem vienmēr būsim pateicīgi, kā arī pat pēc absolvēšanas viņi stingri turējās kopā un izveidoja komunu, kur viņi arī deva jauniešiem iespēju augt, attīstīt prasmes, tīkloties un atbildēt uz jautājumu, Ajana sanāk. Paldies liels par videoklipu, un šobrīd mēs uz skatuves sagaidīsim veselus 4 gan absolventus, gan savā ziņā mūsu pašu bijušos kolēģus vai esošos kolēģus un turpmāk topošos kolēģus. Tad nu tā, uz skatuves aicinām Ajanu Sanāk, Kārlis Eduards Štamers, Eva Reinfelde, Kārlis Ploks un Alberts Spariņš. Kungi, nākat droši man blakām. Es gribu izmantot to iespēju viens vienā pusē, otrs otrā. Nu, dārgie, ja mūsu laiž pēc ir Inas, mēs noteikti kaut ko esam labi izdarījuši. Tas ir vairāk kā skaidrs. Dārgie kolēģi, studiju biedri, pašpārvaldes biedri un visi cilvēki, kas šodien šeit, man ir patīkams, prieks jūs visus redzēt. Mums ir tas gods noslēgt nominācijas, un tas nāk, protams, arī ar smagu atbildību, jo būt pēdējiem, kad visi jau gaida, kad varēs uz nākamo daļu iet, ir liels pienākums, bet jūs paši par mums nobalsojāt, tāpēc neliels stāsts no Janu Sanāk komandas. Mēs sākām šo ceļu tālajā 2019. gadā, Covid laikā, mums bija pirmais gads, un mēs visi 1. septembrī atnācām uz lielo 303. auditoriju, un tur Inese, tu mums arī esi šeit, liels prieks tevi redzēt, kopā ar Ievu, viņas mums tajā dienā noprezentēja, cik forši ir pašpārvalde, un kāpēc tur vajadzētu būt un vajadzētu tur iet. Un tā nu mēs visi uzņēmušies šo enerģiju, sadzirdējuši to, mēs domājām, jā, mēs dosimies. Izrādās, ka pašpārvalde bija telpa, vārds un 2,5 cilvēki. Tas bija mūsu sākums. Tāda bija pašpārvalde, bet es teikšu savā vārdā un ticu arī, ka manas komandas vārdā, ar ko gadu laikā mēs attīstījām pašpārvaldi. Mēs uzņēmāmies kaut ko, bet mēs zinājām, ka tu kaut ko dari, tad tu to atstāji labāku nekā tu paņēmi. Un tas bija tas, par ko mēs pastāvējām. Tā bija mūsu vērtība kopš pirmās dienas, un pirmie 2 gadi mums ļoti mainījās, Covid sekas un vispārējais līdz 3. gadā mēs nonācām līdz 1. pilnajam valdes sastāvam, un tas bija droši vien brīdis arī, kad mēs visvairāk uzņēmāmies un darījām. Un tad, ejot cauri šim posmam, es zināju, ka jau aptuveni 4. gada sākumā, ka pienāks brīdis, kad mums šis būs jānodod tālāk. Un tad, ja tu esi veidojis vairākus gadus kaut ko, un tev pēkšņi nāk vienā dienā tā apziņa, ka tev tas būs jāatdod tālāk, tas ir grūti, tas ir kā savu bērniņu nodot kādam tālāk. Un mums bija tas brīdis, un es zināju, ka man dzīvē visos brīžos pati dzīve pasaka priekšā, kad ir laiks to darīt tālāk. Un tā nu mums bija Ziemassvētku kabarē, ja kāds atminaties, ko mēs ar komandu kopīgi organizējām. Un Jevgeņijas, jūs arī redzu, jūs būsiet šī stāsta autors. Man Jevgeņijas pēc šī pasākuma pienāca un pateica skaistus vārdus. Viņš teica, Kārli, paldies par šo pasākumu, tad droši vien ir bijis labākais pasākums, kāds mums ir līdz šim bijis. Un tas ir mūsu komandas nopelns, tas ir to gadu laikā visi pasākumi, ko mēs esam izveidojuši, un paskatieties, kur mēs šodien sēžam, kādā telpā mēs esam. Jaunā pašpārvaldes komanda, jūs esat malači, bet atgriežoties pie šī stāsta, man šie Jevgeņi vārdi neapzināti varbūt viņam, bet man skaidri lika zināt, ka šis ir laiks, kad man ir jānodod tālāk pašpārvalde. Un es to izdarīju, saliku kopā ar komandu, mēs sapratām, kas ir tas brīdis, veidojam pēctecību un nodevām tālāk, kad pašpārvalde ir laiks darboties. Un mēs esam šodien šeit, šādā skaistā pasākumā. 4 absolventi, diemžēl, mums Eva šodien nevarēja pievienoties. Viņa mums ir mazliet apslimusi, bet mēs kopīgi radījām Janu Sanāk, kas šodien ir ieguvis šo foršo balvu, par ko mums ir jāsaka paldies. Bet tas, ko es droši vien gribētu uzsvērt visvairāk, ir tas, ka
ja nu sanāk, ir jāsaka paldies Risebai, jo tad, kad 4 šie draugi, kas kopīgi strādāja, mēs satikāmies tajā pašpārvaldes telpā kā pilnīgi nepazīstami cilvēki, un nu tie cilvēki, ar ko man ir jāpavada visi vakari, naktis un vispārējais strādājot, bet var neskatāmies no gaišās puses. Tās ir tās mazās uzvaras, tie ir tie brīži, kuru dēļ mēs dzīvojam, un šī mums noteikti ir īpaša balva, jo tā ir pirmā, ja nu sanāk balva, kur mēs saņemam. Es ticu, droši vien, ka piekritīsiet, ka droši vien ne pēdējā. Bet mēs dodamies uz priekšu, un es vēlēšu jums visiem skaistu vakaru, un noslēgumā lūdzu, dargie, rūpējieties par to, lai manam diplomam kāpj vērtība. Tieši tāpat kā mēs rūpējamies, kad cilvēki par mums interesēsies un gribēs zināt, kur mēs ieguvām izglītību, mēs teiksim Risebā. Paldies! Ar to arī aplausus. Paldies! Nu labi, nu tad pirms paša pasākuma noslēguma mēs kopā aiziesim visi 6 minūšu pauzītē, lai jūs varat izbaudīt arī bāra, savādāk mēs visi sēžam, nekustamies. Tāpēc tagad būs 6 minūšu pauzīte. Būsim atpakaļ šeit 45. Smaidi. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it way out of sight. When that shark bites with its teeth, dear, scarlet billows begin to spread. Fancy gloves, though, where's our MacHeath bed? So there's never, ever a trace of red. On a sidewalk one Sunday morning lies a body oozing light. Someone sneaking round that corner. Could that someone be Mac the Knife? Oh, there's a tugboat down, it's down by the river, don't you know? With a cement bag drooping on down. Ooh, that cement is just, it's there for the wait day. 5 will get you 10. Oh, Mackie's back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing up all his hard-earned cash. Now MacHeath spends like a sailor. Could that boy have done something rash? Ah, Jenny Diver, look out, Sugar Tawdry. Oh, Miss Aladina and old Lucy Brown. Oh, that line forms on the right, babe. Now that Mackie's back in the town. Ah, Jenny Diver, Sugar Tawdry, Miss Lottie Linia, and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Mackie's back in town.
A candle burns on the window pane. Time just stops when I hear your name. The air is slow like a waltz in June. My heart keeps playing out of tune. Under your spell, I lose my way, drifting through what words can't say. The world stands still when you are near, and I forget what brought me here. A glass of wine, the softest haze, the room alive in a golden maze. You laugh, and I can't pretend I don't know where I start or end. Under your spell, I lose my way, drifting through what words can't say. The world stands still when you are near, and I forget what brought me here. Maybe love's a gentle crime, stolen touch, a borrowed time. If this is wrong, I'll never tell. I'm still under your spell. Under your spell, I lose my way, drifting through what words can't say. The world stands still when you are near, and I forget what brought me here. So let the moment softly stay. I'll keep the silence, come what may. Under your spell, I'll always stay. Now, the night has its witness. I'm Raviel Blackthorn, and tonight I follow my own darkness. I saw the fire you carried as you walked toward me. I didn't want it, yet my steps turned to you on their own. You never said your name, and I never asked. Even if I knew it'd be something I needed to forget. There was guilt in your smile, the kind that promised everything, the kind that makes men like me fall every time. For a moment I forgot how to breathe, and you moved like you've known that for years. You walked straight into my darkness, and I still don't understand why. I was tempted without knowing your name, like you were a call only cursed souls could hear. You didn't touch me, yet you chained me once, and your glance was enough to tear me open. I don't know who you are tonight, but you're the only thing that stole me from myself. I was tempted
tempted without knowing your name. Like you were a call only cursed souls could hear. Didn't touch me, yet you chained me. One single glance was enough to tear me open. I don't know who you are tonight, but you're the only thing that stole me from myself. I ruled every desire, witnessed every fall, but you shattered all my rules. I don't know who you are, but wanting you feels like a necessity now. For a moment I forgot how to breathe, and you moved like you'd known that for years. You walked straight into my darkness, and I still don't understand why. I was tempted without knowing your name, and tonight even fate stepped back for us. You stood beside me and the world went silent, as if we shared a moment signed only by the two of us. Tomorrow I might remember none of this, but this poem, it'll follow me forever. Pēc 4 minūtēm turpinām pasākumu. Sākam lēnām ieņemt savas vietas. Paldies! You sat across the table, my belle. Your fingers traced the rim so well. The room felt small, pourtant si vaste. Each second stretched, fragile et vaste. I read your face sans demander. Some truth a rave sans parler. I stayed standing même quand ça fait mal. I chose my breath simple et brutal. I gave you love sans condition, but kept my feet on solid ground. I stayed standing malgré le feu, not turning back, pas devant Dieu. Your laugh cut sharp, presque cruel, then softened fast, presque fidèle. You said my name comme un défi, as if I'd fall comme prévu. But I learned grace en silence, strength can grow sans violence. I stayed standing même quand ça fait mal. I chose my breath simple et brutal. I gave you love sans condition, but kept my feet on solid ground. I stayed standing malgré le feu, not turning back, pas devant Dieu. Life bends us all, c'est vrai, but not all knees devront plier. I held the truth contre ma peau, then let you go sans chaos. I stayed standing même quand ça fait mal. I chose my breath simple et brutal. I gave you love sans condition, but kept my feet on solid ground. I stayed standing malgré le feu, not turning back. Not turning back, pas devant Dieu.
Lūdzu, ieņemam sēdvietas. Pēc minūtes mēs turpināsim pasākumu. Paldies! I gaze above and something stirs like an ancient, tender trace. A hidden spark you left behind, drifting through the cosmic haze. Don't hide your pulse, I feel the lines your restless thoughts impart. Step closer now, let your hands unfold the riddles of the dark. Don't lasso the moon. Lūdzu, ieņemam savas vietas un turpināsim šo gada balvas pasniegšanas pasākumu. Lose yourself in my orbit, let the weight of the world depart. Not illusions, but intention should guide. Nu ko, es ceru, ka esam iestiprinājušies, esam dabūjuši savus dzērienus un gatavi šī pasākuma noslēdzošajai daļai. Dārgie kolēģi, mēs esam tiešām šovakar gan tālu ceļojuši, gan daudz kultūras redzējuši. Un kā jau katrai atgriešanās sajūtai mājās, mums ir jānoslēdzas ar īstām saknēm. Tāpēc uz skatuves es aicinu deju kolektīvu Dārdari ar vadītāju Liliju Lipori un sarkano kori ar solisti Dagmāru Laicāni, kura X-faktorā ieguva 3. vietu. Lūdzu! Vienalga, kur ceļš aizvedīs, tu zināsi, kur debesīs mirst torņu galotnēs, kad saule riet un Daugavā uz jūru iet. Vienalga, kā mūs vēji liec, tu zināsi, kur sāpes prieks, kur pāri liktenī trīs tilti krīt, kur tava sirds un sapņi mīt. Tā kā meitene gaida savu pirmo tikšanos, tā kā līgava, kurai mīļais savu sirdī dos. Tā kā māte, kas klusē savus bērnus noglāstos.
vienalga cik ir gadu jau šai dziesmai vēl gala nav. Tāpat kā Daugavā, tā plūst un plūst, kā asinīs, kas neizžūst. Tāpat kā Daugavā, tā plūst un plūst, kā asinīs, kas neizžūst. Mīļie draugi, paldies par vakaru, par enerģiju un jūsu smaidiem. Un visgalvenais, paldies par šo kopā būšanas mirkli. Viss, ko no savas puses arī vēl vēlos pateikt, lai mūsu mazā, skaistā Latvija vienmēr ir vieta, kur atgriezties gan domās, gan sirdī, gan darbos. Lai dzīvo Riseba un uz tikšanos nākamajos svētkos! Paldies jums! Un droši dziedam līdzi! Mēs zinām, ko mēs vēlamies, jo mūsu ceļš ir zināšanām klāts. Mēs zinām, kurp mēs dodamies, Risība palīdz tālāk iet. Mēs to zinām, kas ir vajadzīgs, lai šajā pasaulē mums paveiktos. Mēs to zinām, ka nekas nav sīks, ņem visu pats, to citi neiedos. We got it all, we got it now. We go this way and keep it with love. We got the best, we need no rest. We are simply number one. Mēs zinām,
jums pašiem par kopā būšanu un mīļi aicināti baudīt Riseba 33 torti. Tā kā droši nākam, dodamies, ņemam pa gabaliņam un baudam šos svētkus kopā. Paldies! Paldies!